Jūs mani atpazināt? Kas es esmu? Rūķītis. Pilnīgi pareizi. Es esmu Rūķītis. Un es dzīvoju mežā. Un šorīt pie jums es arī skrēju šurp no meža. Vai jūs redzat, kas man ir aiz muguras? Kas tas ir? Tā ir grāmata. Pilnīgi pareizi. Jūs kādreiz esat redzējuši tik lielu grāmatu? Tā ir Rūķu grāmata. Nu, visi kopā izlasām, kas tur rakstīts. Rūķis šķiro. Un tad grāmatiņa ir arī par to, kā es, Rūķis, un vēl kāds mans draugs, šķirojam atkritumus. Palasīsim kopā to. Aiziet! Un te jūs redzēsiet, kā sākās mans rīts mežā. Lūk, mans namiņš, te es dzīvoju. Un šorīt es vēru savas namiņa durvis, un ko es redzu? Viss mans mežs piemēslots, ārprāts. Tur bija tik daudz atkritumu, un es nevarēju saprast, kas šodien ir noticis ar manu mežu. Šķiram tālāk? Šķiram. Jūs tikai paskatieties. Kaut kas neticams. Kas te notiek? Jūs redzat šito? Automašīna izber manā mežā atkritumus. Kā jūs domājat, vai tas ir pareizi? Man arī liekas, ka tur kaut kas nav kārtībā. Jūs ziniet, es tā prātoju. Vai var būt vienu vietu tik daudz atkritumu un mežā? Vai kaut kas tur ir nepareizi? Šķiram tālāk? Aiziet. Ziniet, bērni, es tā skrēju. Un pa ceļam satiku ežu ģimenīti. Un tur mazais ežulītis saķēra spuncīti. Un es šim jautāju, kas par lietu. Un izrādās, mazais ežulītis pagaršojas plasmasas maisiņu. Viņš jau nabaks nezina, ka to nevar ēst. Un tagad nabagam sāk puncītis. Nu, es pažāloju ežu ģimenīti un skrienu tālāk. Es steidzos un skatos, kas tad tur? Zaķītis, garausītis, brāgdams skrien man pretī. Es saku, zaķīt, kas par lietu? Un viņš izrādās, ir izaudzējis veselu kāpostu burkānu lauku, bet tad atbraukusi kāda mašīna un visi to kāpostu lauku ar atkritumiem nogāzusi. Jūs spējat iedomāties, bērni? Un visi zaķīši raža ir pa galam. Es steidzos tālāk. Steidzos, skatos, kas tad tur? Vārniņi lec uz vienas kājas. Krā! Es saku, vārniņ, kas par lietu? Izrādās, vārniņa sagriez uz savu kāju uz šitāda stikla gabala. Jūs varat iedomāties? Manā mežā šitāds stikla gabals. Es steidzos tālāk, steidzos. Un sūnās ieracies briesmīgs zvērs. Es eju tuvāk, rauju vaļā. Tas nav nekāds zvērs, bet vecs sarūsējis leduskapis. Un tur iekšā peļuki. Es atbrīvoju peļukus un aiztaisu ciet. Es domāju, ārprāts, un tas viss manā mežā. Šķiram tālāk. Ziniet, bērni, es tā prātoju. Kas tas tāds? Iepirkumu čeks. Kur tādus dod veikalā? Tieši tā veikalā, kad mēs kaut ko pērkam. Un mēs jau daudz pērkam. Ejam ar saviem ratiem vai groziņu, visu tikai liekam iekšā, kārviņās, buņģiņās, viss ir glīti iepakots. Un tad to visu pārnesam mājā, un tad es tā prātoju, kur tad tas viss gala rezultātā nonāk? Atkritumi. Un manā mežā pilnīgi pareizi. Nu, ziniet, bērni, es domāju, ka tur ir kaut kas jādara. Jo to lietu tā nevar atstāt. Kas tas tāds ir? Atkritumu konteineris. Paskatieties, cik te daudz dažādu lietu. Palīdziet man visas viņas saskaitīt. Veca rotaļlieta, pudele, kurpe, veca teikāna, piena paka. Un tas viss vienā konteinerā. Kā jūs domājat, vai tas ir pareizi? Ziniet, par ko es domāju? Ja mēs lietosim tik daudz preces un radīsiet atkritumu, šeit tik liela kaudze. Jūs paskatieties, viņi kļūst tik liela, kā mūsu māja. Tad jau sanāk, ka drīz vairs mums pašiem nebūs, kur dzīvot. Un ziniet, drīz vairs arī mežā zvēriem nebūs, kur dzīvot. Tas jau nav pareizi, vai ne? Tieši tā. Es domāju, ka kas tur ir jādara. Nākamajā lapusē ir noslēpies kāds man ļoti labs draugs. Jūs viņu atpazināt?
tas ir viņš, mans draugs, punktuāls!